visiem! Esam noslēdzošā mini-rallija posmā. Saule nespīd, lietus līst, lapas dzeltenas, mašīnas un dalībnieku mums ir ļoti daudz. Teiksim tā, ka šogad tas ir rekordliels skaits, jo noslēdzās sezona, kā arī mini-rallija kauss. Jo nākamgad mini-rallija kauss, diemžēl, vairs nebūs. Būs kaut kas patīkamāks un skaistāks. Izbaudiet! Vienmēr īstenībā ir prieks uz Latviju, kā reiz šo posmu pēdējo atbraukt, tāpēc, ka ik reizi organizatori izdomājuši par savādāku konfigurāciju, un tu nekad nezini, cik daudz būs 6., 5. pagriezienu un līkumu, tā kā baigi forši, jā, super sezona. Šitas lietus ir uztaisījis ļoti interesantu segumu un lapas, kujas, trases, un būs jautri. Trase laba, ir sarežģīta, bet pat cik ir laikapstākļi šādi, liela ātruma nebūs. Tagad tas man nebiedē. Kā jūs nonācāt pie lēmumu šodien piedalīties? Mums ar stūrmani tas ir ļoti sen aizrāvis. Mēs jau gribējām visu sezonu, bet mūžīgi kaut kādas tehniskas problēmas mūs atturēja. Un šis ir beidzot tas starts, kas mums ir. Varam teikt, ir pusotra gada darba. Sveiks, kā cīnāties ar laikapstākļiem šodien? Nu, diezgan. Slīd labi. Pirmajā mēs Elkonīti sagriezāmies. Šodien pēc tam vēlreiz, divreiz saka, logiski viss ciet vēl sagriezāt. Nu, kad tas, pieredzīti vajag, vairāk jābrauc, un tad jau būs ok. Un kļūdas jau vienmēr ir, bez tām jau nekādīgi. Iebraucām sētā, izbraucām no trases, apmetāmies otrādāk. Baigi heavy bija, riepus slīdāja ārā priekšā, nolaidām spiedienu, un tagad čekosim, kā būs. Braucu 150 km/h, priekšējās riepas akvaplanēja, nepaspēja sazēsties un izbraucu ar rotarim. Šis ir gala rezultāts. Vēl 2 topi priekšā, pagaidām sekundi tikai no līdera, viss sod, būs labi. Lietus varēja nelīt, bet brauksim. Mums jau sezonā nav nekas vairs sasniedzams, tā kā savu prieku pēc šodien. Asfalts vispār nav mūsu stihija, tā kā tur baigi jāmāk asfaltam, trajektorijas, bremzēšanas, viss tur. Tas nav priekš mums. Sajūtas labas, bet, kā redzēja, laikapstākļi diezgan tādi izaicinoši, bet, mēģināsim turēties. Šis posms izmaina, vai mēs kopvērtējumā tiekam 3. vietā vai arī nē. Kopvērtējumā šobrīd esam 3. dalām vienu vietu ar kaimiņu Blūmfeldu, bet es domāju, ka mēs nevaram pacīnīties. Pirms sezonas zināja, ka varētu pa trīnieku pacīnīties, bet ka sanāks pa 1. vietu cīnīties un arī beigās uzvarēt, nedomāju, ka tā sanāks. Rezultātā kopvērtējumā pašlaik ir samērā laba vieta, un tad šeit ir jāsarauj, un tad varbūt kaut kas arī sanāk. Riepa izvēle pareizi? Gribētos cerēt, ka jā, bet tā kā redzu, ka ir citu klasi ātrāk, tad droši vien viņiem ir bišķi labāk izvēle nekā man. Mehāniķi, kādas mums ir riepas? 100% lietas riepas. Mums ir ļoti labas riepas, mehāniķi saka. 50 un finišs pēc tam. Tā nebija domāts. Skatos arī pēdējā aplī kaut kas ir atgadījies, pakomentē. Jā, tad nākot ārā no Ragans katla jūtas pamatrasī, atslūgojas mašīna, jauna pieredze man pazūd stūri un tieši smuki taisni riepās stūri. Tas tik kosmētiski, viss strādā, viss labi, gaņi slēdz, riteņi griež, tas galvenais. Turēja riepas labi, likās, ka var ātrāk, reku ir rezultāts. Izbraucām Raganas katlu, smuki izslīpējām un uz tiltiņu. Bišķiņi rāti atrāvās un mašīna aizgāja pats savu ceļu. Sitiens ir bijis diezgan pamatīgs, jo ir pat priekšējais stikls tik izsists ārā un, ja buņģi būs šķīda, tad visticamāk laikam, kad pārkāpsim uz Japāņu albalu. Diezgan sagurs, jo brauc viss rallija bez stūras pastiprinātāji.
Tad rokas ir uztrenētas. Plecs vienkārši lupatām. Savus rezultātus uzlabojām visu laiku. Tagad pēdējā ātruma posmā vai degviela pietrūka vai kas sāka raustīties. Tad ne tā uzlacām trampolīnā, parādījās kaut kāda skaņa no izpūtēja un tāda. Kā kopumā vērtēt šo sezonu? Raiba, ļoti raiba. Sezonas sākums bija raibs un tad kaut kā sanāca progresēt uz sezonas beigām. Ir kāpumi, kritumi bijuši, bet visā kopumā ļoti interesanti. Pašiem ir gājis ļoti labi. Zemāko otro vietu neesam bijuši, tā kā es apmierināts. Sezona ļoti laba. Ļoti patika, ka bija cesvaņas posms iekšā, tas uzreiz izmainīja to visu. Un jā, patīk, kad ir tas reliefs savādāks, ka nav pa tādiem klājumiem jābrauc un forši bija. Jā. Mēs visu laiku augām, ar katru posmu laiki palika labāki. Bija kaut kādas ķibeles, bet tās jau visiem. Beidzot var paskriet līdzi ātriem puišiem, kas iepriekšējās sezonās likās nenoķerami. Bija mums te vēl pa sezonu arī kaut kādas ķibeles, ka patika mašīna un vēl kaut kas jauns pirmo reizi. Tā kā sezona spilgta. Kādi nākotnes plāni saistībā ar ralliju? Mēģināsim apvienot kopā ar driftu visu šito, jo bijām uzbraukuši biķerniekus, grand finālu. Ar šito pašu mašīnu, ar tādu pašu setupu, ar visu. Un mēģināsim apvienot to visu kopā. Gribētu jau uz rallija sprintu jau iet, bet jāskatās, kā būs ar finansēm. Ļoti cerams, ka sanāks. Mums ir plāns nobraukt visu nākamo sezonu. Mums būs arī bišķiņa rebrandings mūsu komandai. Un cerams, ka mūsu komandā pievienosies arī vēl kādi citi braucēji. Nosvinēt uzvaras lielās un mazās, un tad pārdzīvosim ziemu un skatīsimies. Sezonas beigās, ko tu varētu novēlēt pārējai rallija saimē? Droši, kad vairāk veiksmi, kuriem šogad tās nebija. Lai visiem veicas, vēl jau būs ziemas kausi un ziemas gonkas, tā kā pucējat mautiņus un uz ziemu gatavojaties. Jā, gāz grīdā, jādod tik uz priekšu nākamajā sezonā.